Kā sauc cilvēku, kuram ir bijuši daudzi partneri? Es jūtu, ka man te visam būs divas atbildes. Jā, tas ir atkarīgs, vai tu esi šitas vai šitas. Tas sāksim ar pirmo, jā. Oi, mačo, malacītis, jā. Pētnieciņš, kā saka, eksplorerītis. Pareizi ir, nav ko pirmo ņemt, vēl iegrāpsiet. Jāpasmeķā, jāpatostos, jāpagaršojās. Īrietis ar pieredzi tomēr ir, oj. Var sakot, malacīts puj. Gatavā. Fuj. Kurš tādu ņems? Jau palietotu, sevi necienu, žēl meitenes. Kā sauc cilvēku, kas aizstāv savu viedokli, ir tiešs un neļauj sev citiem kāpt uz galvas? Izsīrietis, tas ir līderis, tālu tiks. Spēcīgais alfa teviņš, tevainītis. Tīģeri enerģija, murmurjā, kur viņš dzīvo, gribu viņu satikt. Emocionāla katastrofa. Nesmuki. Sievietē šitā, fuj. No kurienes tāda agresija? Droši vien hormoni. Vai tik nebūs tās dienas? Kā sauc cilvēku, kurš fokusējas uz sevi vai karjeru, ne uz ģimenes veidošanu? Uz priekšu, varonis mans. Mērķtiecīgs, ambicios, jā, tāds. Taču laika pietiek, ģimeni visu paspējas. Vērtīgs. Kurš tādu sev negribētu? Bez vīrieša, bez bērniem, jā, nelaimīgā vecmeita, kaķutante. Kam te viņai to karjeru, tos sasniegumus, ja nebūs nemaz ar ko dalīties tajā visā? Kurš tādu ambiciozu arī gribēs? Paies gadi nožēlos, tas ir skaidrs.